Otrdien, 7. februārī, basketbola klubs Ventspils uzsāks savu izslēgšanas spēļu kārtu Eiropas basketbola čempionu līgā. Pretiniekos Itālijas komanda no Venēcijas Umana Rēre. Pirmo spēli basketbola klubs Ventspils aizvadīs savā laukumā, bet atbildes spēle jau 22. februārī Itālijā. Uzvarētāji noskaidros 2 spēļu summā. Treneri ir aizvadīts viens posms Eiropas basketbola čempionu līgā. Kā vērtēsiet šo pirmo kārtu C grupā? Es domāju, ka pozitīvi, tāpēc, ka mēs esam izpildījuši uzdevumu, kvalificējušies play-off spēlēm. Tas ir pirmkārt, bet no otras puses es domāju, ka mēs bija iespēja nospēlēt vēl labāk, jo bija dažas spēles, kur mēs zaudējām ar dažiem punktiem, jā. Protams, gribējām būt arī mazliet augstāk šī grupu turnīrā. Bet savā ziņā es domāju, ka tomēr mēs esam paveikuši labu darbu, bet tā ir pagātne un tā ir jāskatās uz priekšu. Kristapes aizvadījis 2 aizraujošas sezonas Venēcijas komandā. Ko var teikt par šo vietu komandu līdzjūtējiem kopumā? Vietu komentārs neprasa, jā? Līdzjutēji ir karstasinīgi, kas varbūt nav tik raksturīgi Ziemeļa Itālijas iedzīvotājiem, bet tieši Venēcijā viņi ļoti karstasinīgi un vienmēr pilna zāle ir. Tā kā visas labākās atmiņas tajā ziņā un arī pašu komandu ir lieliska organizācija. Ja godīgi, tas viens no maniem labākajiem tādiem posmiem karjerā, ko es tieši izbaudīju, gan basketbola, gan arī sadzīves ziņā. Komanda vienmēr ir bijusi ļoti ambicioza, sākot jau ar prezidentu, kurš ir ļoti ambiciozs cilvēks. Tāds īsti itāls? O jā. Lai arī viņš ir, teiksim, Ziemeļa itāls, bet viņam, es domāju, ir kaut kas no Sicīlijas itāļu asinīs. Tā kā jā, īsti itāls spēlētājiem, un arī šobrīd komandā ir sapulcēti labi spēlētāji. Viņi finansiāli, ja ne stabilākais, tad viens no stabilākajiem klubiem arī Itālijā šobrīd. Es domāju, ka pretinieks ir ļoti cienījams, nepavēlti viņi ir Itālijas čempionātā 2. vietā un aizvada diezgan pārliecinoši šo gadu. Bet tā kā mēs skatāmies no otras puses, domāju, ka nav neiespējami uzvarēt, bet noteikti dēļ tā mums ir jāpaveic liels darbs un jāparāda savu labākā spēle un cīņas spars, jo komanda ir ļoti ātra, spēlē ļoti ātru basketbolu, īpaši no pārējas, un ir labas rotācijas, un daudz pieredzējuši spēlētāji ar Eirolīgas pieredzi, ir vesela grupa spēlētājiem. Es domāju, ka ir jākoncentrējās uz, tā kā jūs pareizi teicāt, uz savu spēli. Nav jādomā par spēli Venēcijā. Ir šī viena spēle, kas ir otrdien pie mums mājās, un galvenais ir jāparāda visu savus spēkus un labu koncentrāciju un pašatdevu katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā, un tad jau arī rezultāts neizpaliks. Ko es varu teikt, viņi spēlē ātru, salīdzinoši ļoti organizētu ātru uzbrukumu. Varbūt bez izteikti 5. numura, bet ir atlētiski spēlētāji, un kas sarežģīs noteikti mums dzīvi. Bet komanda neuzvaram, un es domāju, ka mums ir labas izredzes, ja mēs parādīsim savu sniegumu, mēs spēlēsim pārliecinoši par savām spējām, būsim pārliecinoši par savām spējām un būsim mierīgi, mēs varam vinnēt šo spēli. Kā Itālija man ir tādas otrās mājas neoficiālās, un es esmu ļoti priecīgs vēlreiz tur atgriezties, un ja arī apmierināts izlozes bija tāpēc, ka mums iekrita Venēcija, un labas spēles gadījumā mēs Venēciju varētu vinnēt un apciemot arī Dienvidu Itālijas pilsētā Avellino. Un tad mēs otrdien gaidām laukumā tādu bezkompromisu cīņu. Es ļoti gribētu, lai tā būtu, jā. Tu kā kapteinis, ko teiksi komandai? Neko. Rītdien teikšu, tagad neko neteikšu. Runu sagatavos, ja? Runiņu.